veseli pēc pusdienām, esam labi apsēdušies, tad turpināšu ar savu stāstu. Vienā mājā strādājam, vienā mājā dzīvojam, reizēm tas darbs tā ilgāk aizķerās, bet strādāju Vidzemes augstskolā, ikdienā pat lielākā daļa laika ir saistīta ar pētniecību, tad esmu institūtā kā vadošais pētnieks, bet tad pēc tā akadēmiskā amata arī profesors. Un droši vien tas stāsts vairāk šobrīd būs par to, ko Agita jau ieskicēja, to pārēju šo sabiedrības zinātni un sabiedrības iesaisti. Savā veidā ir nācis tam visam iet cauri, izdzīvot un saprast, kā tas veidojās, bet arī no tādām tendencēm dažas lietas izgaismošu. Un dalīsim tādās divās daļās, apmēram līdz pusstundai. Jūs vēl varēsiet tepat pasēdēt, un tad to otro pusi stundas vai tik, cik katram laiks vēl atliks, tad iziesim caur Muīžu parku, un tad būs kāda putnu iepazīšanas tūre. Un to mēs ar Ruslanu sarunājām tad sadalīt divās daļās, lai arī putniem uzreiz nav bail no tāda ļoti liela, interesantu bara, bet mums paliek kaut kāda cerība vismaz kaut kādu drosmīgāko ieraudzīt, un tad beigās to dalīšanu droši vien mēs tā sariktēsim, kā sadalīmies uz divām daļām. Tad, es mazliet arī tā autobiogrāfiski pastāstīšu par to, jo tas pats, ko Ruslans pieminēja, ornitologi ir tieši tik, cik viņi ir. Tad pirmā profesija bērnībā es gribēju būt mežsargs, tāpat kā mans tēvs. Tas bija vismaz kādā 2., 3. klasē. Tad vienā brīdī man likās varētu būt galdnieks, jo baigi patika ar koku ņemties. Un tad jau kaut kādā 7., 8. klasē es vecākiem tā paziņoju, ka es būšu ornitologs. Un es pilnīgi noteikti atceros vēl to vakara gaismu lauku mājā, kur mamma saka, ornitologs tas ir tā labi, un brīvā laikā visu kaut ko var darīt, un kaut kas arī jādara tajā brīvajā laikā, bet kaut kā tā ģimene ir jāuztur, un kaut ko vēl vajadzētu padomāt. Un es pilnīgi jūtu, kā viņi mani atvirzīja, es biju tā mazliet emocionāli arī iespītējies, ka es zinu dažus, kas tur strādā, un man bija labas autoritātes, kas tajā brīdī jau uz to vedināja. Bet šodien ir tāds pasākums, kur ar tādu pilnīgu nostalģiju, man liekas, es neatceros pēdējo pasākumu, kur katrs nāk ar savām grāmatām. Un es arī atnācu ar dažām, un šādu pasākumu pietrūkst. Bet es šorīt paņēmu vienu no saviem pierakstiem, šis gan nav pirmais, tas ir no 89. gada, kur es pēc tam labojos, ka tas ir 90. gads, taupības nolūkos rakstīsim vecajā kalendārā. Un šeit es veicu tādas pirmās piezīmes par putniem, bet tas jau ir atkārtoti. Pirmās piezīmes man bija 1,5 gadu vēl ātrāk, un tad tādā pašā blociņā ar 87. gadu mans brālis ierakstīja, es tur biju ierakstījis tāds Andra dabas pētnieka bloks. Un viņš bija pierakstījis navagmājas sētnieka, klāt zinātnieka un pētnieka. Un, lai cik tas ironiski nebūtu, bet laikam brāļi un māsas pazīst viens otru vislabāk, es šodien tiešām esmu zinātnieks, profesionāli ar to nodarbojos, bet ne īstajā putnu jomā. Bet par tām lietām, kas saistīts šeit, tad arī pastāstīšu. Pirmais jau runājot par putniem ir jārāda putni. Un Ruslans jau iesāk dzērves. Visi viņus pazīst, gan pēc balss, gan pēc izskata, un tad to ir tā viegli atpazīt. Un tā ir droši vien viena no tām pirmajām lietām, kas Latvijas iedzīvotāji saista ar putniem, ja tā pavaicātu, un mazliet tā aizdomājoties, cik daudz putnus jūs pazīstat, tā pirmā atbilde, ko es, latvietis koši pelēkais, neko daudz nezinu. Bet tad, kad mēs sākam saukt vārna un žagata un kādu zīlīti un kaju zinu un stārķi un dzērvi, tā mēs varam aiziet līdz 30 un 40 un
tā jau būs 1/5 daļa no tiem putniem, kas Latvijā ikdienā dzīvo un ligzdo. Protams, ieklejo vēl 100 un tādi, kas caurceļo, bet tādas vidējās zināšanas droši vien mums ir pietiekami labas, lai iesāktu par to interesēties. Protams, ka arī tā vidē, kurā mēs augam, liela nozīme, un man arī 3 meitas, un tad šis bija tā ļoti pacilājoši, ja mēs runājam par to pagātnes mantojumu, ka bērni arī ir pamanījuši, ka tas tēcis tur tos putnus vēro un tad tādu improvizētu zaļo vārnu. Bet man arī pirmais viens no noteicējiem bija Blūma un Baumaņa tāds daļēji krāsains, daļēji melnbalts noteicējs. Un tieši šis te putniņš, ko arī Kārlis Vilks ir pieminējis savos stāstos, tie bija viena no pirmajiem tādiem putnu stāstiem, kurus lasīju bērnībā un iedziļinājos. Un es pēc tā noteicējas pilnīgi vēl tagad atceros, ka es paņēmu tēvam, kā mežsargam, viņš bija arī mednieks, viņam tas noteicējs bija iedots mežsargam putni jāzina, rekur, mācies. Protams, ka viņš daudz ko arī zināja, un tad es to noteicēju paņemot, skatījos pa logu, un pirmais, ko es ierakstīju tajā savā bloknotā, un ar ko sāks man putnu novērojumi, es ierakstīju pelēkais mušķērājs. No pelēka noteicēja, var teikt, melnbalta, diezgan labs trāpījums. Pagāja 20 gadus, un tā kritiski vērtējot pēc datumiem, pēc atgriešanās, vai tas tā varēja būt, es šodien varu droši teikt, ka es novēroju melnā mušķērāju mātīti, noteicējā savā bloknotā ierakstīja kļūdaini, neviens to kļūdu arī ilgus gadus tur nebūtu atradis, bet ar kaut ko ir jāsāk, un arī caur to kļūdīšanos tā interesantā pieredze pamazām atnāk. Es gribu uzlikt to tiltiņu, ka arī tas paudžu mantojums kaut kur, viņš pie šiem te baltvāciešiem ļoti spilgti izpauž, un šis Ruslans stāsts tiešām ārkārtīgi vērtīgs. Un šeit var salīdzināt arī to, ka šis ir tāds pateicīgākais laiks, lai visu to pagātni arī pārvērtētu. Savu pētniecības darbu saistībā daudz rakņājos pa 19. gadsimta literatūru, un tad vienā no šajām te pirmajiem konversācijas vārnīcas izdevumiem, kur bija iedots tāds skaidrojums vārdam vācietis. Tur bija tādā latviešu nacionālismu garā uzrakstīts vācietis cēlies no vārda vācies. Un burtiski tādā teikumā arī pateikts, un tas drusciņi raksturo to fonu, ka mēs nemaz negribējām arī zināt daļu tā mantojuma. Daļa mums bija darījuši pāri, daļa bija nesaprasti, varbūt viņi darīja savas augstās lietas, un nevienmēr tas līdz apakšai nonāca, varat teikt tā, bet šeit ir ļoti unikāli tādā ziņā, ka šī Strenču apkārtne ar savu dabu un tādu īpašo arī putnu dzīvi, viņi vienmēr ir saistījusi un arī pietiekami spilgtu šos vārdus. Tas pats Kārlis Vilks, kas jau pieminēts arī, ja braucat garām Strenču slimnīcā, tagad ir izveidot šie stendi un arī tā māja, kur viņš ir dzīvojis, direktora doktora māja, tad es ar Ilzi Vilku runāju, un viņa rakstīja visu bērnību tur pavadījām, un vēl tagad atceros, mums bija tāda maza ieeja no verandas puses, un tad tur labprāt tur vasaras sākumā kavējāmies, un tās svīras tur līd, un visu to svīru skaņu klausīties. Un viņi ir ornitoloģi, tāpat kā Kārļa Vilka meita Ieva Vilka, un zinu, ka Ilzi mēs strādājam Latvijas dabas fondā kādu brīdi kopā, un viņi ļoti turējās pie tā sava uzvārda, kaut viņu ir apprecējis cits ornitologs Priednieks. Viņa pat parakstījās kā Ilze Vilks, un viņa bija viena no tām, kur teica, ka drīkst sieviete būt vilks. Viņai nav jābūt Ilzei Vilcenei, un kur nu vēl vilkai. Un arī Ilzes un Jāņa meita Ants šobrīd ir jaunā ornitoloģa, jaunās paaudzes. Viņa joprojām studē, bet jau var just, kā no paaudzes uz paaudzi arī šejienes apkārtni ir izaudzinājusi un iedevusi to pašu tādu
dzirksti un vēlmi šajās lietās iedziļināties tālāk. Man ir uzreiz jāsaka, ka tas tiltiņš arī no pusdienām, lai ir tāds kulinārisks, jo man patika Ruslans, ko pieminēja par pirmajiem putnu aprakstiem latviešu valodā, un tieši tādi paši pirmie putnu apraksti latviešu valodā ir mūsu pirmajā ēdienu grāmatā. Pirmā pavāra grāmata, kas tika nodriķēta Rubenē, arī Valmieras tagadējā novadā 1795. gadā. Tur ir kāds vismaz 20 recepts, kā putnus labi pagatavot. Un tas man drusciņi atgādināja to stāsts, ko Māris Strasts reiz vienā pirtī stāstīja, ka viņš bija aizbraucis uz Surinamu un gribējis tur ar vietējiem aprunāties par kādu retu putnu. Viņš paņem to noteicēju un rāda, vai viņi nevar pateikt, kur šito tur atrast tajā apkārtnē. Un tad viņš tā paņēmis to grāmatu, sāc šķirstīt, šito es esmu ēdis, šito es arī esmu ēdis. Un tādā ēdienkartē, kad tas putnu noteicējs. Un, protams, varbūt tas tā mazliet kariķējot, bet šeit ir līdzīgi kā par rūpju nošaušanu maksāja trīnīti, un šobrīd tas būtu pilnīgi otrā virzienā. Man arī tā nejauši tā zosāda metās lasot, ka to ķikutu vajag tā kārtīgi notīrīt un izņemt iekš. Ja ir viens rets putns šobrīd Latvijā un vispār Eiropā, tas ir tiešām ķikuts, bet arī šeit runājot par tādām senču zināšanām, ir aizdomas, ka iespējams tas ķikuts reizēm ir jaukts, ka tā ir bijusi mērkaziņas mātīte, kura sēž un bļauj no pļavas, no mitruma, ķika. Un varbūt, ka, mēs sakām, senči ļoti labi zināja putnus, bet varbūt, ka viņi visi bija arī tie šņepveidīgie un viņi visi bija ēdami. Un pārsteigums, ka arī cīruļus varēja gatavot ar āboliem, un ja gāja ganos un to cīruļu bija daudz, un ganu puikas ļoti bieži atrada ligzdas un olas, un tas bija trusiņi cits laiks, tad es nelasīšu to recepti, bet viņi ir tādi diezgan pasakaini. Arī strazdi, tas pats, ko tagad dara Maltā un šur tur vidusjūrā, joprojām tā mēģina to kā tādu delikatesi izmantot, bet tur arī īsti nekas neaug, un ka tā bagātība gāž pāri, tad skaidrs, ka tur kaut kāda tradīcija varētu būt izveidojusies. Ja bija tāds kluss jautājums Ruslanam, vai viņš ir bijis mednieks, šķiet teica, ka nē, bet es esmu bijis mednieks visās paudzēs. Cik vien tradicionāli viss ir par senčiem zināms, tad visi senči ir bijuši mednieki, pēc profesijas kalēji, tāpēc arī tas uzvārds, tur ar uzvārdu vēl pēc tam pārmaiņas, kurš tur, ko ir muižkungam, muižniekam nodarījis, bet tajā ziņā, kad es nonācu kaut kur apmēram 15 gadu vecumā, un tēvs man iedeva bisi un teica, ejam šņepjos, un varēs vienu nošaut. Un es to izdarīju, es nošāvu to šņepi, un pirmais ir šausmīgs adrenalīns, un tad viņas vēl drīkstēja medīt Latvijā pavasarī, un man tas šķita tāds kaut kas ārkārtīgi savādāks no tās ikdienas, bet uzreiz pēc tam pārņēma tās sajūtas, es sapratu, es negribu būt mednieks, un es arī nebūšu. Ka man nepatika tas nošaušanas fakts, nogalināšanas fakts, un šobrīd visa tā pati lieta, kas medniekiem ir svarīgi ātri ieraudzīt, uzreiz piemest bisi klāt, tad es tagad to daru ar binokli, ar teleskopu, ka tieši tā pati kustība, tas pats instinkts, ātri pamanīt, ātri dabūt virzienu, dabūt, var teikt, uz mušiņas, kā mednieks saka, to var darīt arī nenogalinot. Un, protams, ka citi laiki, jo tas, ka pirmie pelikāni, kas Latvijā ielidoja, mums bija tāds joks pēc daudziem gadiem, ka tie pirmie visi bija nogalināti, un viens no viņiem bija arī uzvārdā Strombergs, kas bija nošāvs līdzīgi, kā jau minēja, ka jāpaskatās, kas tas tāds ir, baigi jocīgs izskatās, ka mēs pat aplaudējām pirmajam pelikānam, kuram izdevās aizlidot dzīvam no Latvijas, jo bija pagājis krietnes laiks, bet agrāk tas bija tāds
mirklis, kad nevarēja savādāk. Nebija optikas un nebija arī nekāda tāda noteikuma. Tad tā tiešām darīja. Bet mazliet no tās sabiedrības iesaistes mēs joprojām esam, šeit ir tāda vērtību maiņas sekošana, ir tāds pasaules vērtību pētījuma institūts. Viņi, var teikt, nodarbojās ar to, kas savstarpēji salīdzina nācijas pēc tā, kas ir svarīgs dzīvē. Un šeit ir interesanti, tur tie augšējā kartītē Baltijas valsts un Latvija ir daudz tuvāk izdzīvošanas vērtībām nekā tādai pašizpausmes vērtībai. Un izdzīvošanas vērtības vieniem izpaužās tas, ko raksta kampju un grābju, un nezinu, cik tad vēl vajag un kam vēl vajag, bet tas bieži vien arī ir šis te pēckara paaudzes tāds sindroms, ka ir piedzīvots bats, ir piedzīvota nabadzība, un tad labāk krājam visu drošības pēc pagrabā un krājam vēl visu kaut kur, kaut neviens to nevar apēst. Bet tās izdzīvošanas vērtības, viņas mums ir ļoti dziļi. Un šeit no 80. gadiem viņi seko ar vienu un to pašu metodiku līdzi. Un mēs kā Baltijas valstis tā pamazām ejam tajā ziemeļu nāciju virzienā, ka tur tā pašizpausme un tāda vērtība piešķiršana arī dabas aizsardzībai, viņi ir pašsaprotami, viņi ir sabiedrībā. Daudz lielākam skaitam cilvēku tas rūp, un tas sāk rūpēt tad, kad mēs esam pāēduši. Un ja man ir tiešām tur jānogalina, lai pāēst, tad arī droši vien tie jautājumi par dabas aizsardzību paliek kaut kur fonā. Drusciņi ir mainījies arī, pat ne drusciņi, bet es teiktu diezgan radikāli mainījusies tā fona lieta, ja šeit tuvākajā apkārtnē arī bija tik daudz viensētu, un mēs zinām, ka vidējais ģimenes lielums bija ārkārtīgi liels, gan tāpēc, ka nebija izsargāšanās, tā lieta patika, bet arī tāpēc, ka bija vajadzīgi ļoti daudz strādnieki, un zināmā mērā arī šo agrāro reformu, tad, kad skaidro ekonomiski, tad viens no kļūdainiem apsvērumiem bija agrārās reformas laikā piešķirt vienai saimniecībai 22 hektārus, kur īsti mehanizēt nevarēja, un vēl lielāks cilvēku darbspēks bija vajadzīgs. Un tad bērni bija arī tie, kas varēja palīdzēt lauka darbos, uzturēt šīs te saimniecības, bieži vien arī gādāt par vecumdienām. Tas bija tāds ļoti tradicionāls modelis. Un šeit, ja domā par to, kādos apstākļos tika veikt arī šie putnu novērojumi, tad liela daļa no šajā te lauku dzīvē iesaistītiem tā īsti nemaz ar to nevarēja nodarboties. Un mums bija viena tāda dziļa diskusija par kulināro mantojumu, un šobrīd arī pēdējie soļi ar burtnieku zandarta dabūšanu Eiropas aizsargāto garšu sarakstā. Un viens no tiem secinājumiem, ka visi tie mūsu senie ēdieni, viņi ir tādi ārkārtīgi kalorijām bagāti, lauku darbam domāti, par izdzīvošanu domāti. Mēs tur nevaram atrast kaut kādus ārkārtīgi lielus šedevrus. Muižu virtuvēs, jā, bet tas ir drusciņi savādāk. Līdz ar to arī liela daļa no tiem zemniekiem, viņi nedomāja par to. Viņiem bija tā viņu ikdienas dzīve un tā putnu pētniecība arī tik lielā mērā, cik šodien sabiedrība ir iesaistīta. Ar visu to, ka laukos bija 10 reizes vairāk cilvēku nekā šodien, mēs to pazinām tā folkloriski, pazinām tā ikdienišķi, bet droši vien to zināšanu izpaust viņi īsti nebija kur likt. Līdz ar to, jā, tajā savā gaitā, kā es nonācu pie putniem, šeit dažas tādas atklāsmes. Es dzīvoju ļoti tradicionālā zemnieku ģimenē, un to es tikai vēlāk sapratu, tāpēc, ka paaudzēm dzīvojot tādā pašā mājā, kur uzvārds sakrīt ar mājvārdu, joprojām ir tādas sētas, dažas arī Vidzemē, bet mēs tur visos laikos esam dzīvojuši, un tur tā ainava ir mūsu veidot, un pat Rijā, kas joprojām ir saglabājusies, tur aiz pāris bija aizsprausts sprigulis,
tie, kas bija pabeiguši to darbu, tad viņi saprata, šī sezona ir beigusies, varbūt nākamā nebūs, jo tad tos graudus vairāk neaudzēs. Un līdz ar to es pat teiktu, ka tā putnu vērošana, viņa bija tāda izraušanās, kad mēs visi bijām lauku darbos, sienu krāmēju, sākot ar mazākajiem vecumiem, pirms bērndārzā neesmu gājis, bet pašiem mazākiem mums bija jādauz dunduri zirgiem. Ja viņš vienalga, kur viņš bija iesaistīts, tad viens brālis vienā pusē ar maikstīm, otrs brālis otrā pusē, un lai zirgs mierīgs. Un visi šie daudzie lauku darbi, tad es pamanīju ar šo savu putnu interesi, ka bija tāds sludinājums draugā nopublicēts, kas bija jauniešu žurnāls, ka Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina brīvprātīgos un tur var iestāties biedrībā. Un es to arī izmantoju un izdarīju no 90. gada tāds pats sākums, un tie pirmie tādi koordinētie pētījumi bija saistīti, balto stārķus vajag skatīties. Un kur ir tāda mana pirmā ģeogrāfa veidotā karta. Šodien es esmu ģeogrāfs ar stāžu, bet tad mēģināt pārzīmēt to ideju, kur atrodas dažādas mājas un kā līdz viņām aizbraukt. Es tā vēlāk domāju, ka tas tiešām bija nevis tāpēc, ka baigi interesēja aizbraukt, pastīties, kā tam putnam iet, bet man patika riteni prom no tiem lauku darbiem, tā ritīgi apbraukāt pagastu, laicīgi izbraukt un vēlu atbraukt, jo es taisu zinātni. Un, protams, ka tas kaut kādā brīdī tiešām arī noved pie skolēnu tādiem zinātniskiem darbiem, bet tad es arī satikos ar tiem cilvēkiem, kas tos materiālus pieņēma otrā pusē. Viņi bija paudzi vecāki. Un vienā tādā kopīgā pirts vakarā tad tie divi zinātnieki, viņi ārkārtīgi mani apcēla, bet tādā labā nozīmē viņi saka, un tas skolēns, tie viņa pieraksti. Apmēram tā kā tajā pusē Reisona ceļa krustojuma tur Cirsmas pusē. Viņi domā, kur tāds Reisona ceļš ir. Nevienā kartē tas nav nekāds. Man visi tie pieraksti bija pilni ar vietvārdiem. Bišu dravas, vilku gravas tur tajā galā. Te arī tur Purviņā pie krāmiem lielajā celma pusē. Un, ir tāda māja krāmi, bet tā jau ir bijusi jau tajā laikā pamest. Un ļoti daudz no visu tā, viņi saka, tā kā rēbus. Visu tu lasi to materiālu, šito laižam garām, bet tad arī tāds griezes līgas apraksts. Un tur man tajā brīdī ir 12,5 gadi. Un, protams, kad visi tie pieraksti, es skatos, kā man meitas šodien, kas interesē, bišķi savādāk, tā paudze ir cita. Es droši vien tā nevarētu piedabūt pie tā paša. Bet, no tādas, var teikt, tādas zināmas spēles, mēs pat vienā brīdī ar brāli, katrs kāpām mums, nepilni 2 gadu starpību, kāpām pagalma augstākajos kokos un sacentāmies, kurš pirmais saskaitīs 10 putnu sugas. Tikai tad drīkst kāpt lejā. Un tas arī bija kaut kāds tāds droši vien sacensību moments, bet šeit ir arī tā ievirze, kur es redzēju to uzsaukumu no kolēģis ģeogrāfs, man šķiet, ka vakardien Gunta Kalvāna bija teikusi, un atkal tas sezonālais trakums ar fenoloģiskiem novērojumiem cilvēkiem patīk piefiksēt, ka ziema ir pagājusi. Patīk piefiksēt, ka tas tumšais, augstais, riebīgais laiks, lai cik skaisti ir peldēt ziemā, ka viņš ir garām. Un te es arī no šī paša sava pierakstu bloknotu tad nofiksēju, palaidīšu apkārt, kādas ir tādas skolēnu piezīmes. Varat mazliet paskatīt, arī to pirmo pavāru grāmatu ir ielikt atzīme tieši pie tām putnu riktēm, kur ir labi ēdieni nopubliskoti. Un, es domāju, ka tas ir tas, kas ritīgi ievilkta. Bija kustība dabas un vēstures kalendārs, tur arī bija tie fenoloģiskie novērojumi, un tad bija tie reģionālie ziņotāji. Un kāds zina, kad uzziedēja ievas, kad uzziedēja mālēpes.
Un tad es noskatījos, es vēl nebiju kļuvis par to reģionālo ziņotāju, bet es tajā savā blokā jau liku uzzied mālēpes, jo reku viņam tajā gadā arī ap to laiku uzziedēja, un tad tajā Vidzemes augstienes Launkalnas mājā, tad tur visi tie novērojami. Un tad fiksēju arī, kādos datumos kādi putni atgriežās, ko es esmu novērojis. Šodien es tur labotu dažas kļūdas, zinu, ka ne visus putnus ar tā laika zināšanām spēju tā precīzi noteikt, bet tas ir viens no fenomeniem, kāpēc tieši Ziemeļu valstīs putnu vērošana ir tik populāra. Un viens no tiem izskaidrojumiem ir ritīgi redzams mūsu folklorā un mitoloģijā, kur katrā valstī ir tas pirmais putns, kas ir pavasara vēstnesis. Mums viņš ir zināmā mērā cīrulis, ir dabūjis to titulu, tāpēc, ka mēs daudz kur viņu pazīstam un viņš bija zemniekiem atpazīstams. Baltā cielava atlido vēlāk par cīruli, bet viņa patīk latvietim koši pelēkam, tad tā ir tik precīzi nosaukta, kā mums vajadzētu. Viņa vienmēr tur sekoja, bet šis ir no Islandes. Un Islandes pavasara vēstnesis ir dzeltenais tārtiņš. Viņi arī šeit ir ligzdojuši gan sedas purvā, pirms viņu diezgan lielā mērā norakuši un praktiski tur tikai neliela daļiņa, kas ir tā neskartā, bet tauras purvā viņi ir ligzdojuši otrā pusē Gaujai Trikātas virzienā, un tur viņš ir pirmais un skaļākais, un tad tas gods arī tiek izpelnīts, un tad arī tie motīvi, viņi tiek ievīti iekšā tajos islandiešu džemperos, un tad katrā valstī būs atkal savs, bet tieši uz šīm valstīm, kur ir izteikta sezonalitāte, kur ir izteikta migrācija, ir ārkārtīgi interesanti tam pievērst uzmanību, un cilvēki to dara diezgan automātiski. Ja mēs paskatītos Dienvidu valstīs, kur tas nav tā, kur viņi ir ikdienā, tur daļa to pamana, daļa nē, bet to izmaiņa ir maz. Un te kopā ar kolēģiem mums bija iespēja arī tādu ļoti plašu pētījumu veikt par tādām āra dzīves un āra atpūtas paradumu maiņām, un viena no tādām kopsakarībām šis bija staigājot pa mājām un arī izplatot to aptauju tieši pa mājasaimniecībām, bet tad otra tā daļa nāca no vairāk kā 1000 Latvijas iedzīvotājiem. Un tādā īsumā tas, kas mainās, mēs daudz mazāk ogojam, arvien vairāk ir to cilvēku, kuriem vecmāma neiemācīja sēņot, un tad viņš iet pēc grāmatas sēnēm pakaļ, un droši vien, ka kādā brīdī dažas sēnes ir arī vairāk līdzīgas nekā nē, bet tas, kas pieaug, ir bieži ikdienā vai bieži brīvdienās, ka cilvēki aktīvi atpūšās brīvā dabā, un tieši pēc Ziemeļu valstīm skatoties, kur šī sabiedrība ir vēl pārtikušāka un tās izdzīvošanas vērtības nav tik svarīgas, tad šī tendence ir vēl daudz lielāka. Un tas to arī zināmā mērā atspoguļo tajā sabiedrības iesaistē, ka arvien vairāk cilvēku, kuriem ir dzīvesveids pilsētā un kuriem ir varbūt zudusi saikne ar dabu, caur šo putnu vērošanu viņi panāk atpakaļ. Un tas iedod tādu motīvu arī būt dabā. Ja prasījām arī par šīm lietām, kāpēc tad apmeklē nacionālos parkus un dabu, tad neskarta savvaļas daba ir viens no tādiem ļoti svarīgiem motīviem. Tāpat kā daudz citi, un viņi jau kombinējās, ka viens ir arī aizmirsties no ikdienas, prom no stresa, un šobrīd turismu pētniecībā, kur arī strādāja, tad viens no tādiem jaunākiem virzieniem ir jebkuram no šiem brīvā laika pavadīšanas veidiem noķert to brīdi, ko psiholoģijā angliski sauc par flow, jeb straume, ka mēs esam tajā konstantajā stāvoklī, ka tikai šis, nekas cits, un es pie tam izbaudu un jūtos ļoti labi ar to, un tam ir tāds zināms skaidrojums, to, ko mums arī
rādīja viena no pētnieku komandām. Viņi bija strādājuši kopā ar psihologiem, tur bija par mountain bike braukšanu, bet tā ideja tāda, ja jums ir tehnika, kas bišķiņ palīdz, un jūs esat apguvuši to, kā to lietot, un tagad tas iedod zināmas priekšrocības, tad tajā mirklī, kad jūs dodaties tajā gājienā, tad to iespēja noķert to straumu stāvokli ir ļoti liela. Un mēs varam, protams, tur braukt ar draugiem, un tad būs socializēšanās, bet daļa cilvēki viņi tam pielīp, jo mēs jūtam, ka tas pilnībā izslēdz no tās ikdienas, no visa tā pārējā, un var tajā atrast kaut ko vairāk nekā tikai tādu ziņkāri par putniem. Un tie ir arī viena no tādiem jaunākajiem skatījumiem par to, kā veidojās šis dzīves stils un ko mēs katrs droši vien pie sevis domājam, kas ir laime. Ja tur jācitē Ziedonis, tad tādas lielas laimes nemaz nav, viss tās maziņās, bet skaidrs, ka mēs katrs sev šo jautājumu uzdodam un kaut kādā dzīves ciklā par to droši vien pārdomājam un atkal pie kaut kā cita nonākam, bet te ir viens mēģinājums arī to brīvo laiku iedalīt tādās 8 sabiedrības grupās, kur vai tāds mazliet materiālāks, ka laime ir tas, kas man pieder, un tad es atskatos atpakaļ, un šis viss ir mans, un tāpēc es laimīgs, vai arī man nekas nepieder, bet laime man ir tā darbība, tas, ko es daru, no tā man ir, es kļūstu laimīgs, ja laime ir ceļš, nevis tas, kur mēs nonākam. Un tie citāti jau ir ļoti daudz, un tajā otrā virzienā vai laime, tas ir tā pilnīgi droši, un tas ir kaut kas izskaitļojams un tāds prognozējams un paredzams, un tā ir tāda zināma stabilitāte, vai arī Dievs ar to, es nezinu, cik man naudas aizraušanās, un tad mēs ejam un gūstam to pieredzējumu, un tur ir gan sapņotāji, gan piedzīvojumi meklētāji, gan tādi brīvi domājošie. Un vismaz visas šīs ārā aktivitātes mums arī ikdienā strādājot ar to pētniecībā diezgan labi sanāk viņas izskaidrot, kāpēc cilvēki dara to, ko viņi dara, kāpēc arvien vairāk cilvēki atrod to glābiņu arī brīvā dabā. Un šeit arī mums bija viens tāds gidu mācību pasākums Cēsu pilī. Katru gadu kaut kur ir sanācis arī piedalīties gidu kursa organizēšanā. Un tur mēs tieši taisījām vienu tādu gājienu daba pilsētā, un šobrīd arī tā sadarbība tieši ar Cēsu pili ir par tādu interesantu pasaulīgu skatījumu, ka kultūras mantojuma vietas var būt arī dabas daudzveidības vietas, un ka tā Cēsu pils īstenībā ir viena tāda eko-zaļa sala pilsētā, lai cik arī zaļa ir Cēsis īstenībā, ka tur ir ārkārtīgi daudz no visa kā, kas ikdienā pilsētā varbūt nemaz nebūtu. Un tad tas ir par vēl vienu to darbību, kas ir ārkārtīgi svarīga putnu vērošanā, tā ir tāda uzmanība, fokus un pacietība. Un šeit arī bija tas jautājums, kurš tad redz to putnu, kāds putns, reku piemineklis, es zinu, laika vecis, kāpēc jūs viņu par putnu saucat, tur maz cieleviņu. Un arī ikdienā tas iedod to treniņu, ka mēs daudz vairāk arī kā putnu vērotāji, un tā jau ir tā apzinātības treniņš, ka mēs varam no tām domām izmukt ārā, pievērst visu laiku uzmanību, kas tas tāds, kas tur dzied, kas tur lido. Un tā klātesamība un uzmanības pievēršana, viņi droši vien ir vēl viena no tām jomām, kas daudz tajā iesaista, ka kopā ar to tehnikas pastiprinājumu. Pirmais binoklis man bija šausmīgs. Es domāju, tēvam tas medību binoklis ar tādiem nobružātiem stikliem, šita, bišķi tuvāk redz, bet ārkārtīgi tā nekvalitatīvi. Un šis te, piemēram, kas palielina 10 reizes, tad tas ir tas, kas putnam ir nesāpīgi. Viņš jūs nejūt, jūs jau viņu vērojat, un tas tāpat kā tām dabas kamerām, tam ēglim, tas mazulīts tagad, viņš pat nenojauš, cik daudz sabiedrības uz to skatās, un mēs īstenībā gūstam to, kāpēc mēs to darām,
bet reizē nenodaram pāri arī tam, ko mēs vērojam. Un droši vien, ka to var tā diezgan dažādi arī skatīties, jo tajā ikdienas darbībā viens no tiem dabas aizsardzības mērķiem ir iepazīstināt un tad mazliet tā emocionāli arī ievilkt tajā, lai cilvēki izjūta empātiju. Un tad neizbēgam mēs runājam arī par vērtībām, un šie abi putni ir tepat Sedz purva apkārtnē, un es daudzkārt esmu tā kā provocējis, cik būtu vērtīgi, cik jūs teiktu, cik jūs esat gatavi maksāt, jo nauda ir tas, kā mēs parasti izmēram vērtību, bet tas nav tik svarīgi. Bet cik jūs būtu gatavi maksāt, lai redzētu tādu izrādi, kā kaujās rubeņu gaļi, vai kā dejo dzērvju pāris vai vairākas dzērves. Un es negaidīšu varbūt atbildi, to jūs pārdomājat paši, bet es viņu pielīdzinu tādai labai teātra pirmizrādei, arī labai operas pirmizrādei, kur nav starpības. Starpība ir tajā, kuru mēs uzskatām, tā mazliet klišejas, ka šito sabiedrība dara, tāpēc mēs tā daram, bet vai to ir iestudējis cilvēks, mēģinot atdarināt un, protams, panākot to savu izcilību tajā, ko mēs kā sabiedrība varam izdarīt, vai daba, tas ir aptuveni ar tādu vienlīdzības zīmi. Un tur ir arī tāda viena cita filozofiska lieta, kur mēdz arī sabiedrībā to jautājumu uzdot, vai mēs esam daļa dabas, vai daba ir tas ārpus mums, un mēs ar to varam tā manipulēt, iegūt visu to vērtību, un gan jau pēc tam sakārtos, gan jau visu savāksim. Un šeit ir arī daudz jautājumu par to pašu, kas ir iedvesma, kur mēs daudz ko esam noskatījušies. Šis putns saucās gugatnis, arī šeit sastopams pa mitrajām pļavām, lido cauri, un esmu redzējis gan Sedzes purvā, gan Burtnieka ezeru un kaut kur pie pļavām. Un viņi arī ir tādi, nevelti viņus sauc par gaļiem, gugatņu gaļi, ka viņi tā piepūšās un arī tās savas livrejas tā kārtīgi piepucē, un tad tie gaļi cīnās, un tur tā uzmanības pierādīšana, tā ir tāda kārtīga izrāde, un, protams, ka to cilvēku, ja tie 30, 40 profesionāļi, kuri nokauj to interesi ar to savu profesionālismu, ik pa brīdim varbūt panākot ārā, tad šobrīd vairāki tūkstoši to cilvēku, vismaz 9000 cilvēku, kas savus novērojumus ziņo dabas datos, tad ir doma, ka tā ir tā sabiedrības daļa, kurai ar šo fenomenu ik pa brīdim izdodas sastapties. Un droši vien, ka tie ir arī kaut kādi tādi paziņu loki un cikli, un man ir telefonā, WhatsAppā vai Messengerī, viss kaut kur ik pa brīdim pienāk, kas šitais tāds. Dzirdēju šito, kas tad tā bļauj. Un viens pat atsūtīja palīdzi vilkiem iedziedāt dziesmu, viņi grib tur tagad ar visu to Krimas un Ukrainas situāciju. Izrādās folklorā ir arī par vālodas dziesmas tulkojumu, kur nokāv Krievu. Un tad liekas, kurā brīdī šāds teksts ir radies, tad arī kaut kādā tādā nacionālismu, kur skaidrs, ka katram laikam ir savs, bet tas, ka arvien vairāk cilvēki tam pievērš uzmanību, kur arī pazīstam, man liekas, ka vakar viņi to uzrakstīja zosis, nezinu, ka pirts diena ir sestdiena, tur pilns ar zosīm ap mazu pirtiņu, vai vesels bariņš ar cilvēkiem dodas izpētīt tur ķemeru mežus, un tā ir agra ekskursija, kur tā racionāli domājot mums liktos, kādā sakarā sestdienas rīts un 5 jāceļās, 6 jau jābūt pie ķemeru laipas, kādā veidā. Un tad, kad citreiz šādus agros rīts mēs uztaisam, un viens ar ežiem mums te pasākums ir nākamnedēļ kā reizi brīvdienu pirmdienā, tad tā sajūta ir, ka tās 3 stundas es izblandījies, 9 pie brokastīm šķiet, ka diena jau ir super piedzīvot, bet viņi tikai vēl sākās. Un tā ekskluzivitāte ar tiem agrajiem putnu rītiem, viņa ir viena no tām lietām, kas tiešām cilvēkus iedzen tajā
mežā, un mēs redzam, kas ir noticis pa šiem gadiem, ja te ir putnu atlants, un tas ir tāds Latvijas ornitoloģijas biedrības tāds pamats, viens sabiedrisks darbs, kur bija visa Latvija jāaptver, un līdzīgi kā vietvārdu vākšanas talka vai tur folkloras vākšana baronu laikos, tad putnu vākšanas talka pa visu Latviju. Un tad te ar tādu patosa ziņu ir rakstīts, ka šī 4-5 gadu lielā darba rezultātā ir piedalījušies 130 cilvēki, un katrs ir pieminēts. Un tas aizņem nepilnu lapu, bet tomēr tas 130 cilvēki, tas gods ir atdots. Tajā brīdī, ja es paskatos tagad jaunāko atlantu, un te ir 2017. gads, un te ir apvienots ar to pirmo un arī nākamo, tad pirmā atlanta, tā puslapa joprojām ir te ar visiem cilvēkiem, kas piedalījās, arī otrā, kur jau ir vairāk, bet tomēr, un tad pēdējais atlants jau 5 lapas vairāk. 5 lapas ar cilvēkiem, visi uzvārdi ir pieminēti šeit, kuri ir snieguši vairāk kā tur dažas ziņas. Un tajā brīdī, ja mēs paskatāmies arī, šodien ornitoloģijas biedrība ir lielākā no nevalstiskajām organizācijām ar ilgāko pastāvēšanas vēsturi, pēc biedru skaita, tas ir bez dažiem cilvēkiem 1000 biedri šodien, un tas skaits ir augošs, bet vienlaicīgi tā ir arī tāda brīva iespēja vienmēr iesaistīties, līdzdarboties, un daļa no, viens no tiem pētījumiem bija redzams arī šeit, dzeltenās cielavas izplatības salīdzinājums, tāda pati kā tā mūsu baltā cielava, ko bieži par pelēko mēģina nosaukt, tikai vairāk bija saistīta ar ganībām un dzīvoja pa pļavām, ļoti bieži ap govīm. Zināmā mērā arī tas naturālo saimniecību skaits ir diezgan krasi mainījies, un vēl 90. gados bija 17% laukos, kas kaut kādā mērā ar lauksaimniecību darbojās, tad tagad par 10% mazāk, un tas arī atspoguļojās putnu pārmaiņās. Un šeit viens no tiem portāliem, kura tapšanā arī esmu piedalījies, un esmu šīs idejas līdzautors kopā ar Aināru Rauniņu un vēl dažiem kolēģiem, ko tajā brīdī 2005. gadā sākām darīt Latvijas dabas fondā, un tad jau sekojot tām tendencēm, tā bija tāda viena vakara ideja, ka ir jārada tāda platforma, kur visa sabiedrība var ziņot par to, ko novērot dabā. Un mēs jau iepriekš ar to bijām saskārušies, ka cilvēki pavada brīvdienas, un tad kāds, kurš zina, viņš saņem tos zvanus, kas šitais bija, kas tā pa bildi, kas tas pa putnu, kas tas pa zvēru. Un tad šo platformu radot arī ar tādu ārēju finansējumu atbalstu, tas šodien parāda, ka tie ir vairāk nekā 2 miljoni ziņojumu par novērojumiem dabā no cilvēkiem, amatieriem. Lielākā daļa šeit varbūt ieziņo kaut ko neparastu, kaut ko retu, un tad aizmirst par to portālu, bet tad vairāk tūkstoši un līdz 8000 tāda aktīva ziņotāja arī šodien, kas tādā ļoti strukturētā veidā, vai tā ir vabola, vai tas ir zvērs, vai tas ir putns, mēģina šeit to savus novērojumus arī likt. Un visvairāk ir tieši par putniem, un tieši tādēļ, ka viņi ir biežāk redzami, jebkurā vietā, vieglāk ieraugāmi un varbūt arī vairāk nosakām. Šeit viens piemērs, kā tas tiltiņš veidojās ar Ruslana to skrupulozo darbu, rokot arhīvos un meklējot šīs ziņas un izprotot to Latvijas putnu sugu sastāvu, tad tie pirmie ir paņemti no arhīva, tad Lenču pasta stacija, viena nošauta, domājams, Mazā Bauža ezerā. Tas, zinat, kur brauc uz Rīgu, kur Bauzis. Šādi sarkankaklu zostiņi. Un tad vēl viens novērojums tur Liepājas pusē, un tad es atceros, ka man izdevās šo redzēt kā 3. novērojumu Latvijā, un
man liekas, kad es kādas 2 diennaktis dzīvoju, nu, tāda sajūta, ka tā bišķi virs zemes un, nu, muļķīgi tā teikt, bet es biju ielicis pagaidu implantu zobu pirmo dzīvē tajā brīdī, un es viņu norīju, nu, no pārsteiguma, kad es esmu redzējis kaut ko tik vājprātīgi retu, un tā bija kaut kāda, nu, tāda sasodīta magoņa maizīte no ādažu veikala, ko es biju paņēmis līdzi uz to zosu lauku, un es ēdu un skatos uz tām zosību pēkšņi. Kaut kas tam līdzīgs, un viņi ir ārkārtīgi harizmātiski tādā Latvijas karoga krāsā, tiešām, nu, kā sarkana kakla zoša šeit, tādi drusciņus brūno toni, bet, jā, tādās niansēs, tas ir arī ārkārtīgi interesanti, kad putnu vērotāji satiekās, kā viņi var apspriest balsis un izskatu, un šeit pat putnu noteicējā es apzināti ieskatījos, bija angļu noteicējs, un tad mēs iztulkojām viņu latviski, un tas tulkotājs zināms, un tur bija viens tāds vietvārdisks lokālisms arī iegājis angļu veidotajā aprakstā par lakstīgalu, ka mūsu lakstīgala, salīdzinot ar to angļu, rietumu lakstīgalu, dzied daudz neglītāk. Un tieši tas vārds bija tā piemeklēts, nu, kad tas bija tāds uzbrauciens mūsu lakstīgalai, un tagad es skatos latviskajā tulkojumā, tas tā nogludināts, ka tur vairs par to nerunā, jo, nu, acīm redzot, tam nav nozīme. Bet, jā, līdz dažādām niansēm, un tas ir, nu, tālāk jau aizgājis līdz tādām ļoti koordinētām aktivitātēm, kur ornitoloģijas biedrība, dabas fonds, caur dabas datiem, caur dažādiem saviem komunikācijas kanāliem. Kaut kas ir ar bērnu iesaisti, un tad ir būrīšu darbnīcas, un tad ir ziemas putnu barošanas aktivitātes, vai piemēram, jā, atpazīst putnus dārzā, arī kā šeit putni pie barotavas, kur mēs tikko skatījāmies arī pie Enzeles novērot pelēkā dzilna nāk pie bibliotēkas, tad tā arī ir viena no šādām. Un tā ir laikam viena no tām kļūdām, ko regulāri nāks arī dabas datos rakstīt, nu, ka cilvēki jau labprāt ziņo, un tad viņi spītīgi liek zaļā dzilna, zaļā dzilna. Zaļā dzilna ir vēl retāks putns, bet kā tu vari kaut kam ieskaidrot, ka tas putns nav zaļā dzilna, ja viņam ir tikai pelēka galva, bet visa mugura ir zaļa? Nu, taču strīdēties pa krāsām, daži psihologi ir teikuši, tas ir visneproduktīvāk, jo tur tās robežas starp krāsu toņiem ir ārkārtīgi subjektīvi uztverams, un tad arī, nu, kam pievērš šeit uzmanību. Un, jā, noslēdzot, tad šīs aktivitātes, koordinējot, viņas ir veicinājuši tādu dažādu kopienu veidošanos, dažādu draugu grupu iziešanu dabā, un droši vien, ka kādā brīdī tas sabiedriskais darbs ir par labu zinātnei, un mēs zinām vairāk, jo vairāk zinām, jo vairāk varam aizsargāt. Citā brīdī tas ir arī veicinājis kaut kādu nelikumīgu pieķeršanu, varbūt arī sekojāt līdzi, es vienu iedevu tiesā par to, ka viņš ķīrus daudzīja ar airi, un tas bija tāds bērskroga gadījums, diezgan skumīgs, bet 2 tiesas beidzās, un arī pārsūdzība beidzās ar to, ka tas bija pirmais gadījums Latvijas vēsturē, kur šādā apjomā par tieši konkrētu pāri darījumu aizsargājumai līgzdojošai putnu sugai patiešām, nu, dabūja atbildēt. Un tad viena grupa pat sacerēja dziesmu par to, saucās Lielais ķīris, un tad viņi dabūja kultūras balvu, un tad viņi arī, nu, meklēja to fenomenu tajā, kā rodās dažādas tās vērtības sadursmes, un tam puisim, kurš to darīja, nu, viņam tā vērtība bija tā māja, ko viņš ir nopircis tā ezera krastā, kur tad braukt un pavadīt skaisti brīvdienas, bet tā skaista ķērts nenormāli, un viņas ķērts 4 un 5 no rīta, un es varu saprast, kā tāda doma var rasties, bet tā doma starp nogalināšanu un padomāšanu, ka es varētu to izdarīt, droši vien, ka tur arī ir tā robeža. Tā kā ļoti, ļoti dažādi tas viss var rezultēties, bet jo vairāk zinošu cilvēku, jo, nu, grūtāk patvaļības dažādas darīt, jo, nu, zināma tāda
advokātu brigāde arī putnu labā. Viņi nemācēs pa sevi pastāvēt, bet tomēr ir kaut kas tāds, kas veicina šo zināšanu un arī iecietības veidošanu. Viss! Ejam dabā!